Klāt mūsu ikdienas rubrika Te ir darbs. Šoreiz tiekamies ar Rīgas Pirmās medicīnas koledžas studentiem. Rīgas Pirmā medicīnas koledža ir senākā profesionālās izglītības iestāde Latvijā, kas jau 116 gadus sagatavo jaunos medicīnas un farmācijas nozares speciālistus. Pirmkārt, medicīnu izvēlējos tāpēc, ka zināju, ka vienmēr būs darbs. Otrkārt, tas, ka es vienmēr esmu gribējis palīdzēt cilvēkiem, vienmēr esmu skatījusies tikai uz tādām iespējām, kā palīdzēt kādam. Un līdz ar to nonācu līdz Rīgas Pirmajai medicīnas koledžai. Nemaz par citām koledžām nedomāju, jo vairāk draugi šeit studē. Un līdz ar to man bija ļoti daudz labu rekomendāciju, un es uzreiz nācu šeit. Saskaņā ar ministru kabineta 2018. gada 29. novembra rīkojumu numur 643 par Rīgas Pirmās medicīnas koledžas reorganizāciju, Rīgas Pirmā medicīnas koledža pašlaik ir statusa maiņas procesā, lai no 2019. gada 1. jūlija turpinātu pastāvēt kā Latvijas Universitātes aģentūra Latvijas Universitātes Rīgas Pirmā medicīnas koledža. Koledžas sadarbībai ar Latvijas Universitāti ir labas un stabilas iepriekšējo gadu tradīcijas, kas pēdējā laikā arvien vairāk paplašinās studiju, pētniecības, akadēmiskās kompetences un citās jomās. Notiek kopīgas zinātniskās konferences, koledžas docētāja izglītības pilnveida augstskolu didaktikā, vienotas modernas informatīvās un tehnoloģiskās bāzes izmantošana, kā arī attīstīti citi nozīmīgi projekti. Pasniedzēji ir ļoti pretīm nākoši, viņi arī saka, tu nesatraucies, droši visu nokārtosim, atradīsim laiku, viss būs. Lai iegūtā izglītība atbilst nozares standartiem, Rīgas Pirmā medicīnas koledža katru gadu realizē dažādus projektus gan materiāla tehniskās bāzes modernizācijā, gan koledžas vides uzlabošanā. Mēs esam ļoti daudz strādājuši šogad pie esošo programmu, protams, teorētiskās bāzes stiprināšana, kas faktiski jau norit visu laiku, bet šogad intensīvs darbs ir pie infrastruktūras. Faktiski visās programmās ir milzīgi daudz jaunas tehnoloģijas. Sākot ar vecmātēm, mums ir jaundzimušā reanimācijas, visas tehnoloģijas. Tagad mums ir māsām jauni manekeni, jaunas sterilizācijas metodas, kur var apgūt arī aparatūra. Mums ir zobtehniķiem, viņu tehnoloģija. Un ārstu palīgiem ir uzbūvēts ātrās palīdzības automašīnas simulators, kur viņi varēs trenēties. Visas studiju programmas tiek izstrādātas ciešā sadarbībā ar medicīnas nozari, lai jaunie speciālisti pēc diploma iegūšanas būtu zinoši un profesionāli sagatavoti savi aroda meistari. Tieši koledža ar to ir superīga, kad prakses ir no 1. semestra. Tagad 2. semestrī vecmātēs jau mums ir dežūras tiek liktas, kad dzemdību namā noteikti stundas ir vecmātes pavadībā jāpavada dzemdību zālē, un tad uzreiz viss mācību process ir daudz saprotamāks nekā tas, kad ir rakstīts grāmatā. Koledžas iekļaušanās Latvijas Universitātes struktūrā ir pozitīvs ieguvums kā studējošajiem un akadēmiskajam personālam, tā Rīgas Pirmās medicīnas koledžas stratēģiskajai attīstībai kopumā, nostiprinot koledžas potenciālu un konkurētspēju Latvijas un starptautiskajā veselības aprūpes speciālistu darba tirgū. Cilvēkam ir jābūt pašaizliedzīgam, labsirdīgam un tev ir jāspēj gan kontaktēties ar cilvēkiem, gan pārvarēt savas iekšējās bailes. Un tas ir noderīgi gan sev, gan tuviniekiem. Visi prasa pēc palīdzības, visi prasa pēc savu viedokļu. Man ļoti patīk. Ja tevi interesē studijas medicīnas nozarē, ieplāno arī apmeklēt mācību iestādi Atvērto durvju dienu ietveros, kur klātienē varēs iepazīties ne tikai ar studiju programmām un koledžu, bet arī kavēties sarunās ar studentiem, kas atklās tev, kāda studiju ikdiena tevi sagaida.